Tagad mēs varam iet projām, ja? Un šeit ir organizētais, tad gadiet. Žurnālists jautāja jūsu pozīciju par šīs dienas notikumiem. Es uzskatu, ka tādiem notikumiem, kas šeit notiek, nevajadzētu būt, un tas notiek tikai tāpēc, ka Latvijas valsts nav veikusi likumīgu okupantu aizvākšanu no Latvijas. Ja? Viņi ir pārkāpuši Ženēvas konvenciju, iebraukuši šeit okupācijas laikā, un tāpēc viņi nav mūsēji un nekad arī mūsēji nebūs, jo viņiem tika dots laiks iemācīties latviešu valodu, kļūt par pilsoņiem. Viņi tādi negrib būt, viņi mīl tikai sevi, arī Krievi viņi mīl. Ja mēs viņiem piedāvāt braukt uz Krieviju, viņi no Krievijas baidās kā velns no krusta. Kādu valodu, kā viņi šodien apsaukāja mūsu valodu? They just here to spoil the fun. They're here to create problems, create trouble today. For the Russian people. Are they here to... Vai jūsu mērķis šitien bija patraucēt Krieviem svinēt? Nē, mūsu mērķis bija parādīt attieksmi pret viņu šo pasākumu. Mēs vēlējāmies nolikt ērkšķu vainagu, kas bija dovīts no dzeloņdrātīm. Dzeloņdrātis simbolizēja to vardarbību, ko pret mums veica šie okupanti, kad viņi ienāca Latvijā. Tā mēs gribam parādīt šo attieksmi. Do they want to get rid of the Russian community here? They want the Russians to go, leave their country? Yes, he said already. Okay, cool. Thanks very much. Paldies. Dankeschön. Uz jebkuru. Tur jau smaga cīņa būs tā simbolikas sakarā. Mums viņi tik pa svētu kā žīdiem dāvis zvaigžņu. Nelaik, un tā arī ir. Jā, man nevajag popularitāti, man vajag, lai vismaz tauta sāk saprast, iepēc. Ko tad? O tieši to, ko viņi nesaprot. Ko viņi nesaprot, to viņi labāk zina. Mums nekā aizvākt? Aizliet. Ierosinā lieta. To, ka jūs plivināt šo? Mēs neplivinām. Mēs viņu pielietojam. Jā, par to, ka jūs pielietojat. To ierosinā lieta? Jā, nāksies pastrādāt pie simbolikas. Cik būs jāmaksā? Visu naudu. Labi. Latvija izskatās. Tev joprojām. Kad vainagu pin, viņam liek drādu, kā arī Krievijas vēstniekam tādu pat drādu. Viņi neatļauj, mēs kaut kas ar policiju nesākam. Vēl caurā! Kurēs es rod raudu? Tagad vajag ļoti lietas sākt šādā. Mēs nezaudēsim. Jā, paldies. Ko darām? Gaidām mašīnu. Aizvedam mašīnu. Позвоните, будь машина. Jā. Labi, viss ir kārtībā. Laba ideja. Jā. Lai šī diena. Kā teiksim, 9. maija šitā svinīgi bija pats Krievu okupanti. Jā. Bet ko pašmāju policisti mums liedz izdarīt? Viņiem jau pavēlīja no politiķiem. Bet paklausies par radio izskanēja, kad noliks, ja? Un Krievi bija teikuši, mēs ar puķiem noklāsim. Bet šeit jau iztapoņi, jau pašā sākumā liedz uz to. Mums ir varēs teikt, ka viņš ir klāt. Nē, Jā,